Draudzes un patronāta soli. Appus centrālajai ejai, kas ved no durvīm taisni pie altāra, divās rindās atrodas baznīcēnu soli, bet pa perimetru izkārtoti patronāta un citu augstākajiem sociālajiem pakāpieniem piederīgo draudzes locekļu soli. Pie draudzes telpas dienvidu sienas pretī kancelei uz kolonnām paceļas ietilpīga kungu loža. Liepājā ieceļojušā kogriezēja un galdnieka Jozefa Slavičeka 1773. gadā rokoko formās darināts patronāta balkons. Pie baznīcas ziemeļu sienas novietoti divi sevišķi efektīgi krāsoti soli, kuros dievkalpojumu laikā varēja sēdēt muižas pārvaldnieka vai mācītāja ģimenes locekļi. Par zlēku draudzes un patronāta soliem ir īpašs stāsts. Visi draudzes soli ir darināti 17. gadsimta vidū. To izgatavošana un apdares kvalitāte atgādina vai nu laba muižas galdnieka vai netālās kuldīgas meistara darbu. Uz soliem redzamas baroka mākslā iemīļotās vāzes ar ziediem vai plakani krāsotas ornamentālas ziedu kompozīcijas ar tajās iestrādātiem stilizētiem augu, putnu un dzīvnieku siluetiem. Vairāku solu priekšpuses paneļus un durteņas klāj tematiski vienotu alegoriju un emblēmu sižetu gleznojumi, kuru loma bija nevien izglītot draudzes locekļus un mācīt viņiem pazīt bībeles sižetus, bet arī uzrunāt viņus renesanses intelektuāļu valodā. Labās puses draudzes solus ir klājušas 5 cilvēka sajūtas ilustrējošas gleznas. Šādi alegoriski sižeti renesanses laikā mākslā rosināja filozofiskas pārdomas par cilvēka spēju ar 5 sajūtām uztvert un novērtēt Dieva radītās pasaules pilnību. Centrālās ejas labajā pusē uz draudzes solu durtiņām redzamas 3 kristīgo pamattikumu, ticības, cerības un mīlestības alegoriskās gleznas. Tieši zem kanceles redzamos solu pildņus rotā vairākas gleznas. Vienā no tām attēlota grezni ģērbta sieviete ar kolonnu pār plecu, kura ar fiziskās spēka demonstrēšanu alegoriskā nozīmē pauž ticības spēka jēgu. Citā pildiņā redzama gleznota sieviete, kurai pieslējies pakaļkājās pacēlies jērs. Šī alegorija personificē kristīgās lēnprātības tikumu. Savukārt alegoriskie gleznojumi centrālās ejas kreisās puses solu durtiņās ilustrē vairākas citas cilvēka rakstura īpašības un māca par kristīgām vērtībām. Vienā gleznojumā attēlota atbaidoša izskata sieviete ar 2 sejām, čūskām matos un spoguli rokā. Ar šo attēlu zinātājiem bija jāsaprot naida un liekulības personifikācija, kas akla naida pārņemtu cilvēku var padarīt līdzīgu Gorgonai Medūzai.